Jūs visi gulēsiet zārkā. Cik man palicis dzīvot? 75, 80. Cik es nodzīvojis un cik man palicis? Bērnība bija viskaistākais, kas var būt un ko es varu pateikt no savas pieredzes. Man liekas, ka visiem tā bērnība samērā jauklē, kādas tās traģēdijas bērnībā nenotiktu, bet bērnība visi atcerās tā labām domām. Ja. Mana bērnība sākās ar to, ko man cits stāstīja. Kad es piedzimu, tēvs bija nodzēris ratiņu naudu un man ielika iekšā tā kā čemodānā gulēt. Uz galda tā, lai varētu gulēt. Un tā kā viss smējās, ka būs liels ceļotājs, tā ir sanās, ka man sanāk daudz dzīvē ceļot, ļoti patīk ceļot. Ja. Tēva dzeršana un visu laiku zvetēšana siksnu. Visu laiku. Nebija 2-3 dienas, ka es nebūtu dabūjis kaut ko pa siksnu, kādu kāvienu dabūjis. Tur vienalga, vai ir iegājumi, protams, bija iemesli un bez iemesla, bet mana doma, ka bērnam pacelt roku nedrīkst nekādā gadījumā. Vai ir iemesls vai nav iemesls. Tas tomēr kropļo, un tas arī tas, kas esmu tagad šai mirklī, tas ir kaut kur arī tas tēva vardarbības iemesli. Ja. Ja tie vardarbības iemesli nebūtu tāda vardarbība, tas būtu pilnīgi savādāks cilvēks. Es nezinu, kas tas būtu. Bet tas jau vilciens ir aizgājis. Mēs nevaram zināt, kā būtu, ja būtu. Es neesmu ne piedevis, ne noniecinājis, es esmu pieņēmis. Tas tā ir bijis. Es nezinu visu stāstu, kāpēc tas tā notikās. Man nav tāda piedošana. Es vispār piedošanai kā tādai, es neesmu piedošanas teorijas piekritējis. Ir, es mēģinu izprast, kas tā notikās un tālāk. Ar mammu, jā, es vien daudz esmu darījis pāri. Es taču nodedzināju dzīvokli, tad man izmet ārā, es biju bombzes vēl. Tur es dzīvoju bez обретленной места жительства, kā saka, es biju pilnīgi nodzēries līdz pēdējiem. Man liekas, vēl tas viens solis un nebūtu manis, jā. Bet ir cilvēki raksturi dažādi, ir kurš vājāks, ir kurš spēcīgāks. Man sanāca tā, ka es biju vājāks, es neizturēju, vairāk paļāvos tam kaifam, ko dod tas alkohols. Jo tā ir cita pasaule. Tu iedzer, tu atrodies citā pasaulē. Un tad atgriezies šajā pasaulē, kur nedzērēt, te samērā grūti izdzīvot. Tur dzīvo savās ilūzijās. Un tās ir tās lamats, kur cilvēks iekrīt savā ilūziju domāšana, ka ir labi, tur viņš iekrīt un tur viņš aiziet uz leju. Un tad vai tu izķeparojies vai neizķeparojies, bet es arī zinu cilvēks, kas negrib ķeparoties. Viņi to apzinās, bet viņa labāk tā ir. Grūti pateikt, cik dzēru, aktīvi sākt no 20 gadu vecuma, no 24, bet tas tie plosti un tas palielinās. Es atceros, ka visspēcīgākās paģiras bija toreiz, kad tā Černobiļa aizgāja. Tad es pirmo reizi izjūtu tādu abstinences sindromu, kad naktī kratījos, bailes sajūta. Man bija paģirs ar visādas sajūtas, bet nebija tāds paģirs, ka tas nāk šausmīgā trauksme, bezmiegs virsū. Es vēl kā reiz atceros, tas bija tieši tā Černobiļas, toreiz tā padomāju. Un tad toreiz palīdzēju, un tā aizgāja. Katra dzeršana beidzās ar ļoti lielām paģirām un lielākiem dzeršanas plostiem, un lielākie plosti kaut kur bijuši 2-3 mēneši no vietas. Tā kaut kādīgi aizēja, tad tu nevar nokāpt nost, tu var dabūt tikai tev zem sistēmām. Pašam spēks, kamēr ir nauda, tu nokāpt to nevar nost nekādīgi. Gadi kā 10, 15. Tā riktīgi, pa riktīgam. Ne tā, ka es lietoju tā, pa daudz lietoju, kā saka, ļaunprātīgi lietoju. Tas jau no 20 gadu vecuma, bet tā, kad pilnīgi traucēja un tu darbu zaudēja un tam līdzīgi, tas jau tie pēdējie 10 gadu bija tāds. Tur jau tā lavīna ir tā, ka jau tā fiksāk iet uz leju ātrāk aiziet. Ilgāk plost, grūtāk tikt ārā, vai lielākas problēmas rodās. Bet tur ir tā lieta mirklī, ka tu esi tur, tu to neredzi sev no malas. Tu tur jūties neslikti, bet tu sev neredzi no malas. Tur vajag paiet kādam laika posmam, lai apiet apkārt, lai pastītos uz sevi. Cieta mamma un apkārtē, mamma vairāk cieta, viņa pārdzīvoja, pāriet tā. Viņam dziļi vienalga, mēģināja glābt, bet alkoholiķi izglābt nevar. Ja viņš pats nevēlās, es pieturos pie tā, ka jebkuru glābšanas mēģinājumu viņi ieved dziļākā purvā. Jo kāds uzņemās atbildību par viņu dzīvi. Es sāku dzert, tu mēģināt man glābt. Tu risināt manas problēmas, es savas problēmas nerisinu. Tu mēģini glābt mani. Tas jau aiziet. Tu tikai pašam vajag izdomāt 100%, jā. Gribu kaut ko darīt savādāk, negribu darīt savādāk, un tā ir pilnīgi alkoholiķa izvēle.
Man uzreiz bija straupi, tur bija visu organismu atindēšana, miegzāles, antidepresanti, un tur tam līdzīgi to nostādina uz kājām, un tad ir grūtākais kad tu izej ārā no tās ārstniecības iestādes pirmās 2-3 nedēļas. Tad ir vēl no sākuma tas antidepresantiem turies tā kā tāds rās sauciens, sāk jaunu dzīvi un kaut ko tādu, bet, kad tu sāc to dzīves realitātē aizvien vairāk saskarties, tad ir ļoti grūti, jo tu augstās sajūtas, kas ir. Man paglāb tas, ka es sāku pilnīgi kaut kā dzīvot interesantu dzīvi, kaut ko darīt, kas aizvieto tās sajūtas, kaut ko interesantu, ko es nekad neesmu darījis. Es ieraudzīju savu spogulī un kaut kāds klikšķis bija, ka es to vairāk negribu, un es gāju mammai, mamma pieņem, viņa no manis bija atteikusies jau, un es biju viss norakstīts, un tā kā paņēma atpakaļ, aizved uz straupi, un kaut kādīgi uzsākt tā. Es to klikšķi aprakstīt nevaru, man ļoti daudz prasa par to klikšķi, kas tāds ir. Ir kaut kāds tāds, vai ir, vai nav. Un es sapratu, ja tā mirklī es nebūtu to klikšķi darījis, es šeit nesādētu. Es būtu vai kaut kur tur dzīvojis pa parkiem, zem tiltiem vai kā, bet šeit es nesādētu. Vēl viena lieta ir par alkoholismu, ko es varu teikt. Es nevienā mirklī viņu neesmu uzvarējis, man tikai ir izdevies apmēram 20 gadu nelietot alkoholu. Problēmas būs visu mūžu. Visu mūžu. Nevar alkoholiķis būt nealkoholiķis. Varbūt nedzerošies alkoholiķis, bet alkoholisms būs uz visu mūžu. Izārstēt nevar. Tas ir lielākais mīts, kas var būt, ka kaut ko var izārstēt. Man negribās alkoholu, man gribās to sajūtu, ko dod alkohols brīžiem. To es nevaru aprakstīt. Tagad es kādreiz ļoti daudz dzēru pa sapņiem, tagad sapņos alkoholu vairāk nedzeru. Man kaut kur jau pusgads apmēram, es nezinu, kas noticies, ka es alkoholu vairāk sapņos nedzeru. Tā man bija sapņu murgi, kaut kur vienmēr piedzēries, kaut kur tam līdzīgi. Pamosties mājās, tu atradies savā mājā, ja? Tādā. Tagad es nelietu alkoholu 20 gadi, absolūti nepilīti, un mēģinu kaut ko darīt. Cīnīties. Nevis cīnīties, bet, meklēt kādu izēju, kaut ko darīt. Kaut kur neapstāties. Kā es esmu noformulējis, citiem grūti saprast, lai man būtu interesanti dzīvot, veči. Man ir interesanti dzīvot. Paskaties, man ir 60 gadi. Paņemsim, vēl šitā ceļš strumtiņu. Es nogriezu uz metromēru, speciāli pirms televīzijas braucot 60. Cik man paldies dzīvot? 75, 80, vai 78. Būsim realisti. 60. Cik es esmu nodzīvējis un cik man palicis. Jā, tieši tā, lai būtu interesanti, un es arī ļoti daudz izvērtēju, vai es kaut kur arī, ka jūs atrakstījāt manu vēstuli, es tā paskatījos, un tas ir stundas, es tā nogrieznīšu. Es tā padomēju, labi, atnākšu, parunāšu. Bet arī bieži vien es pasaku, nē, jo es zinu, cik maz palicis, no šitā te tu 1/3 noguli, nobumbulē, kaut kur notirnt sociālos tīklos, neliedrīgi, un ļoti maz paliek, un tā es tādēļ uz tādu kādu interesantu dzīvošanu, lai man pašam būtu interesanti. Es staigāju suni pa parku. Es mēģinu kaut ko darīt, to, ko es neesmu darījis. Tā es arī ko tik nedarīju. Ar izplētņiem lietas, akvalangiem niru, kalnos kāpu, ap prezervatīvu plostu uz Roņu salu aizbraucu. Es varētu veselu stundu stāstīt, ko es esmu darījis, lai būtu interesanti man dzīve. Un tas man tā kā palīdz noturēties. Kā tikko es ieeju kaut kādā vienveidībā, es pat tagad saprotu, es ietu vienveidībā no rīta uz darba, vakar atpakaļ nekāda citie hobiji būtu, tas būtu ļoti liels apdraudējums, kas varētu atkrist atpakaļ. Es gribu paspēlēt golfu ar vienu roku. Es sarunājos pamēģināti, iešu, lai interesanti būtu dzīvot, es aiziešu ar to vienu roku, pamēģināšu to divā rokā, tur cilvēku to bumbi neatrāpīja. Es iešu pamēģināt, kā tas ir ar vienu roku. Ja? Mums ar sievu ieplānos aizbraukt uz Lieldēnas salām un apskriet apkārt Lieldēnas salām. 42 km tieši apmēram, maratons apmēram distance ir tāds. Mums interesanti, cits saka, ka tādi jocīgi esam, bet mums interesanti, ja palikt šitas mazais, ko es rādīju, šitas mazais čipiņš, tur, tā es kaut kādīgi, kā man dzīvot, pilnveidot sevi kaut kādam garīgam, nē, es vienkārši, lai man būtu interesanti padzīvot, jo dzīve skaista un forša. Dzīves izlaidums un nāve. Tā kā skolas izlaidums, bērndārza izlaidums, dzīves, kādu jūs viņu gribētu, kā jūs viņu plānot. Un man pēdējā vēlme būtu apsēsties pazara, paņemt 100 gramu konjaku, uzpīpēt cigāru un uzredzēšanos. Es iegūtu to baudu ar to alkohola glāzi un cigāru. Es nesmēķēju no 2004. gada. Žēl.